Čehovu, Krievu teātra aktieris Maksims Busels un viņa partnere Līza Manija. Skatītāji, sagaidām! Mani sauc Maksims Busels, esmu kino un teātra aktieris, tāpēc mana ikdiena ir mēģinājumi, izrādes, filmēšanas un kādi jauni interesanti projekti. Vispār bija tā, ka es pati palūdzu dejot ar Maksimu. Es zināju, ka ir tāds aktieris, un es zināju, ka viņš arī ļoti labi kustās. Un redzēju arī izrādes ar viņu, un tad es pajautāju, vai viņš piedalīsies šovā. Un, protams, ka es jau zināju, kā viņš izskatās, un ka viņam viss kārtība būs arī ar aktieru mākslu un ar emocijām, un tas arī var palīdzēt mums dejošanā. Mēs šodien dejosim? Nē. Nu labi, bet svētdien būs jādejo. Es piekritu piedalīties deju ar zvaigzni, tāpēc, ka tās ir diezgan izaicinājums. Es protu ar balsi, varbūt ar aktieru mākslu kadra vai uz skatuves eksistēt, bet kad ir tikai ķermenis, tas ir cits. Kad es pirmo reizi ieraudzīju Līzu, es padomāju, kas tas par jauko ikstīti. Tāpēc, ka viņa tad madziņa un jauka, bet kad mēs sākam dejot, es tajā mirklī sapratu, kāpēc tas saucas par sporta dejam, tāpēc, ka es biju pārsteigts, ka šī ikstīte kļuva par divu. Es pateicos Līzai, ka viņa uzticēja, ka es varēšu pirmā raidījuma dejot ča-ča-ča. Tā ir diezgan dinamiska deja, diezgan tāda enerģiska, un mēs uzreiz rādīsim visu to labāko, ko esam iemācījušies. Jā, cerams, ka jums patiks. Protams, es gribu uzvarēt, un mēs jau ar manu partneri dejojam, mēģinājumi mums ir pa naktī, agros rītos. Bet līdz tā kā gribas tikt līdz finālam vismaz, man šeit šķiet svarīgi palikt par cilvēku un būt maksimālā kontakta ar savu partneri. Tāpēc, ka tikai divatā mēs esam spējīgi kaut ko izdarīt lielu.